Šodien mēs ejam kaitināt depo bērnus. Pirmais jautājums. Vai jūs esat skaidrā šobrīd? Nedaudz jā, bet tā arī ne vispār. Brīnumainā veidā jā. Jā, jā, es esmu. Es esmu. Tev ļoti ir rokas. Bet tā kā viņš man tikko iedeva padzerties reāli. Nē. Tātad jautājums, vai ir jēga nākt uz depo skaidrā? Jā, Bļē, man patīk es nākt tāpat uz tagad depo varētu. skaidrā, tāpēc, ka es nāku uz depo tikai tāpēc, lai es varētu padejot, bet vai pašlaik es nāku šeit dejot? Nē, bļeģ, es nedomāju, ka es šeit fucking būšu, nahuj, you know? Man šķiet, tas ir atkarība no cilvēka. Ja tu tiešām nāc koncertu, varbūt tu varētu skaidrā būt, jo cilvēki tiešām tā kā enjoy music, bet ja tu vienkārši nāc pēc draugiem, tad, labāk dzērumā būtu. Būtu more fun. Jā, tā kā, var komunicēt normāli ar cilvēkiem. Vai jums labāk patīk ārpus depo vai iekšā? Man patīk iekšā. Man patīk dejot. Es gribu dejot. Es gribu. Tā kā man jautājumu, tu vēl atbild manā vietā. Es sākumā, kad es depos gāju iekšā vienmēr, bet tad, kad es sāku vairāk ar draugiem iedzaudzēties, tikai ārā sēdēju, un viņiem tā kā enjoy time un dzēru, protams, un tusējos un tā tālāk. Ārā. Man patīk iekšā arī, jā. Kā tev liekas, vai depo ir fāze vai dzīvesveids? Man šķiet, ka kā kuram kāds varbūt, piemēram, atrod tā kā sevi depo, varbūt tā kā savu stilu, bet I think it's a lifestyle. Tas arī atkarība no cilvēka. Ja tu tiešām enjoyo šādu atmosfēru, kur ir visi tā kā scēnas cilvēki, tad jā, tas ir dzīvesveids, bet, piemēram, priekš dažiem cilvēkiem arī man, tas bija nav tā kā tāda fāze, jā, jo man bija atvilkuši tā kā uz draugste, un uz kādu laiku viņi bija ļoti forši, bet tagad es tā baigi, es tā reti nāku, tikai, ja, piemēram, tā ir man pazīstami, tad jāsatnāk, bet, man šķiet, tas varētu būt dzīvesveids tāds. Nē, es jau esmu depo kopš kaut kādiem vismaz 4 gadus, un es nezinu, man patīk šeit būt, bet Tā ir fāze vai dzīvesveids? Dzīvesveids, kāpēc gan ne? dzīvesveids, jā. Dzīvesveids, kāpēc gan ne? Basically dzīvesveids, I guess. Tev arī dzīvesveids. Jā, protams. Episkākās atmiņas no depo kaut kas ir tāds, nezinu, labs, slikts vienalga. Man mīļākā atmiņa no depo ir tas, ka es vienreiz biju tik ļoti piepisusies, ka es nezināju, ar ko es dejoju, un tad es nākamajā dienā sapratu, ka es dejoju kopā ar Jāgermāti kaut kādā fucking huiņā, bļeģ. Un tā bija ļoti brīnišķīga atmiņa. Un es ļoti vēlos, lai šī atmiņa atkārtotos, un Jāgermāti es ļoti vēlos, lai es dejos kopā ar viņu atkal, you know. Jāgermāte, shoutouts, nākat lūdzu uz šeieni. Es vienreiz biju atnākusi ar draugiem šeit, kad spēlēja zona, un es tajā laikā biju gājusi uz to konci, un tur visi vienkārši lēkāja, dziedāja tai dziesmai vienai līdzi. Kaut kāds Pēters tur bija, un man ļoti patika, kā tur visi tur dejoja, tur visi lēkāja, bļaustījās, un vienkārši man tas bija mīļākais mans atmiņas. Man vienkārši, es nezinu, katru dienu ir laba atmiņa. Tas ir amazing, nākat uz depo, katru dienu labas atmiņas. Kā tu raksturo cilvēks, kas nāk uz depo? Alkohola problēmas. Nē, actually ļoti daudz ir diezgan cool un sweet. To es varu pateikt. Daudz ir ļoti mīļi. Daudz arī ļoti daudz dalās. Tas ir ļoti nice. Es pēc pieredzes varu pateikt, ka pat palīdz piecelties, ja nokrīt uz grīdas. Jā. Salīdzinoši tā kā tos, kurus es zinu, viņi ir diezgan saprotoši cilvēki. Es nevaru, nav labvēlīgi cilvēki, bet tā kā, ir saprotoši cilvēki. Amazing, visi ir 10 no 10. Es galīgi viņai neuzticos. Es nāku tikai cilvēkiem ar to, ko es fucking pazīstu, un ja es nepazīstu kādu, tad man liekas, ka man tāds okay, I'm gonna be alone for the night, and that's fine, you know. Es nevienu nezinu, un ar mani es nerunāju. Te ir 50-50, te ir daži labi cilvēki, ļoti uzticami, bet daži ir vienkārši kaut kādi pēdējie dauņi, jā. Viņi, tur ir vienkārši kaut kādi problēmīgi cilvēki, tur ir daudz arī rapists, visi tie sexual assaulters, un tur daudz cēns cilvēki par tiem runājuši, to, ka te ir daudz ir tā kā nav uzticami, bet manā ziņā visi, ko es raudzies, te visi ir uzticami un tā tālāk. Tātad uzmanīgi izvēlēties draugus, tāpēc, ka 50-50, jā. Nākamais jautājums, depo vai republika? Es nezinu, man nav īsti preferences. Nā, gan lai. Noteikti depo, es arī biju uz republikā, tā ka viņš bija tāds foršāks, jo tagad ir tā, ka tikai 18+ ir, tur vairs tā kā daudz neiet, un es arī šodien biju, tur vispār nevien nebija, un te vienkārši daudz labāk, te vienmēr daudz cilvēku, un jā, depo taču ne. Vislabāk Liepājas Fontēns. Es nezinu, bet jāpārbauda. Pirmie iespaidi par depo. Pārāk sen atpakaļ. Es taču neatceros. Bija interesants pasākums. Man patika izbaudīt šo brīnišķīgo mirkli, kad es pirmo reizi izbaudīju šo punk roku.
Atpūsties no manas kropli, bļēd, nahuj. Ko es šeit daru un kur ir mana mamma? Relatable, actually. Kādi tev bija pirmie iespējas par depo? Tad, kad sanāca, man atvilka, ja es teicu, kā draugs atvilka. Te bija ļoti fani, es tevi nepazinu, es tikai ar savu brālēnu atnācu. Un bija ļoti forši, es satiku daudz cilvēku, sāku ar viņiem runāt, draudzēties, un koncerts arī bija ļoti forši, un jā, man šķiet, tas bija ļoti forši, man patīk ļoti. It's a cool place. Something unique. Un kāpēc jūs sākāt nākt uz depo? Kāds atvilka vai pati? Jā, man atvilka. Kas tev atvilka? Šitā un Samanta. Nē, Es neatceros neko. Es pirmoreiz atnācu kopā ar savu eksu. So, you know, atver man jaunu pasauli. tad, kad sanāca, man atvilka, ja es teicu, kā draugs atvilka. Te bija ļoti fani, es tevi nepazinu, es tikai ar savu brālēnu atnācu. Un bija ļoti forši, es satiku daudz cilvēku, sāku ar viņiem runāt, draudzēties, un koncerts arī bija ļoti forši, un jā, man šķiet, tas bija ļoti forši, man patīk ļoti. Un cik sen tas aptuveni bija atpakaļ? Kādu 1-2 gadus atpakaļ. Es kādā 21. gadā atnācu laikam šeit, un jā, bija ļoti forši. Nu, jautājums vēl bija par to, kāpēc tu atnāci, bet cik es sapratu, tevi atvilkuši. Man atvilka, te mans bijušais klasbiedrs, ex-best friend, viņš man atvilka šeit. Jo viņš teica, es vienkārši aizēju kaut kādu koncertu, kā labi šeit, nekad neesmu gājis, es aizgāju, un jā, bija ļoti forši.